Viņa nedaudz iepazīstināšu ar sevi tie, kas mani nezina, varbūt personīgi, ja mēs esam te dažādi sapulcējušies dombiedri. Es esmu Inese Strasdiņa Maksīmā, pilnajā uzvārdā, bet tad vienkārši esmu Inese. Es vienmēr saku, kas tu tāda esi, kas tev tur apakšā, kāds backgrounds. Es saku, esmu vienkārši Inese. Es nekādiem tituliem nemētāšos apkārt, kaut kādiem nosaukumiem, specifiskām kvalifikācijām. Nē, esmu vienkārši cilvēks, kas mēģina dzīvot savu patiesumu un dzīvot savā patiesajā versijā, praktizēt to un vienkārši iet sajust un iet drosmīgi iet uz priekšu. Man ir brīnišķīgi trīs bērniņi. Uz doto brīdi 13 gadi puikām, meitiņai 11 un jaunākajam 5, bet to būs 6 un vecākajam to būs 14. Tā kā, jā, es esmu skaista kopā ģimenīte ar brīnišķīgu vīru Andi, kuru arī varbūt kāds jau no jums ir redzējuši arī kaut kur kopā ar mani kādos pasākumos vai onlainos, un kur mēs arī ejam savu unikālo jauno attiecību ceļu, kuru mēs integrējam drosmīgi un mēģinam sevi pētīt un atklāt no dažādām pusēm, mēģinam ļoti daudz komunicēt un rast jaunus ceļus tieši attiecību jomā, tā kā tas ir vēl viens mums ļoti tuvs sirds virziens, kuru mēs šeit pilnveidojam. Jā, tā kā esmu ar matricu laikam jau 4. gadu, varbūt jau 5, ne, 4 laikam ir, 4 un bišķi pāri, jā, jo laikam man atnāca ziņa šogad, kad esmu jau, jā, 4. gadā iekāpusi pilnajā jau 5. un kopš brīža, kad uzsāku šo, kad atnāca manā dzīvē šis instruments, man ļoti strauji pamainījās, viss kaut kas pamainījās. Manā rīcībā, un es daudz kur sapratu sevi, savu spēku, man vienkārši tas salikās, es pārstāju sev tā kā taisnoties, vai, nē, tā taču nevar būt, Ines, tā un tā. Kaut kur sajūtas klik, 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 tā kā viena ar otru kā mehānisms, tā kā sajūta mehānisms, kas pirms tam man ļoti ātri pavērās, kas man bija 2015. gadā ar ēteriskajām eļļām, es ļoti daudz. Man bija burtiski transformācijas sprādziens, bet es neko nesapratu, kas man notiek. Un tad nāca, lūk, pēc tam matrica. Un tieši spoguļu matricas versija man iedeva lielu uzrāvienu, kad es vienkārši man salikās šeit ar to, ko es jūtu šeit. Man vienkārši beidzot salikās normāls ceļš. Es arī sāku iet savu drosmes ceļu, un tāpēc vārds drosme, tas ir vispār mani. Pilnīgi viennozīmīgi, tāpēc arī mājaslapas nosaukums tapa drosme uzziedēt, un īstenībā pirms tam jau tapa pilnais bija YouTube konts, kas bija 20. gadā atvērts, kad es sāku dalīties, un ja tu patīsi tur apakaļ manus pirmos video, tu redzēji, cik es esmu vēl tāda iespējams bailīga, nepārliecināta vai tāda, nu tā, ļoti mēģinu padomāt, ko runāt, kā runāt, un tas patiesās plūsmas tik sākās bišķi vēlāk, un es viņām ļāvos, jo es sapratu, ka tas ir mans ceļš, man ir ar visu informatīvo lauku, man būs kaut kāda saikne, bet kā es nezināju, es vienkārši sāku mēģināt uz pilnīgajā aklajā. Man ļoti patīk iet nezināmajā, man patīk to izpētīt, man patīk šis azarts, šis, nu, kas tad būs, tu nezini, bet kaut kas būs, bet man vēl tas iedod vēl lielāku tādu azartu to turpināt, jā, tā kā pamēģināt, lai pēc tam izdarītu secinājumu, pamēģināt, lai atklātu. Man ļoti patīk arī izgaismot bailes, man patīk ar viņām satikties, man patīk ieraudzīt aiz katras bailes šo potenciāla pilienu, kas ir katrā no mums, un to mēs arī šajā ceļojumā arī varbūt aizskarsim nedaudz. Man patīk strādāt ar informāciju, beigās es tagad saprotu, ka man patīk satikt cilvēkus, man patīk savstarpēji apvienot kontaktus, jo caur mani ir diezgan daudz kontakti, kas ir viens otru ir atraduši dažādās jomās, sadarbībās, jā. Un patīk tā kopības sajūta, kā mēs esam viens priekš otra, tāpēc arī radās Telegram čats Es tu mēs kopā viens, kas ir lielais matričs čats, kā es saku, matričs grupas, mūsu kopienas, mūsu garīgās izaugsmes ģimenītes kopienas tāds čats, kur mēs viens otru atbalstam, kur esam viens par priekš otru, kur mēs droši varam izpaust sevi, kur mēs droši varam parādīt sevi un iedvesmot viens otru un vienkārši iet tādā izaugsmē jau kopā, drošāk, ka nav jābūt vienam. Nu, tālūk, tas man viss ļoti daudz ir nācis, vēl joprojām turpina nākt. Es nestāvu uz vietas, es mēģinu visu kaut ko jaunu, to, ko es jūtu pati sevī, mēģinu filtrēt lieko un būt savā kodolā. Būt autentiski, kāda es esmu, kas sākumā nenāca viegli, tas bija grūti, bet šobrīd tas jau paliek arvien vieglāk, arvien drošāk, jo kaut kāda drosmes, tā saucamā masa ir uzaudzēta, un es redzu, kā viņi var pieaudzēt, stiprināt un padarīt vēl autentiskāku. Jā. Šis ir mans sirds ceļš, tātad gan ēteriskās eļļas ir viens sirds ceļš, tieši Young Living ēteriskās eļļas, jo tur ir arī milzīgs stāsts apakšā, kas un kā, un viņš ir pētīts un skatīts un pa pasauli paceļots un redzēts, un tad atnāca, lūk, spoguļu matrica, un viņi abi divi pilnīgi sadraudzējās. Tā kā vēlākajās tēmās kaut kādās, kas ir saistīts tālāk, ka mēs iziesim šo izaicinājumu, es jums parādīšu, ievedīšu, kur arī ir jau integrētas ēteriskās eļļas jau intensīvāk,
cilvēki visā šajā ceļojumā un kā viņi viens otru papildina, pastiprina sajūtas viens, eļas, pastiprina to, lai tu varētu uztvert, un tālāk nāk informācija, kas ai forši nosēžās ar tā skaistu filtriņu, tieši kā tev vajadzīgs ir. Tā kā tā, nu kaut kā tā īsi konkrēti darbosimies, droši, ja kaut kas mainīsies, paziņošu, bet īstenībā plūstam ļaujam šim pirmsalgriežu periodam vienkārši ienākt skaisti, harmoniski un vienkārši jau palaižam augšā nolūku, lai atnāk tas, kam ir jāatnāk, galvenais mierīgi, harmoniski, tieši manam šī brīža fiziskajam stāvoklim, manam mentālajam stāvoklim un emocionālam stāvoklim, lai viņš vienkārši ieplūst skaisti tā. Ejam dabā, sazināmies ar dabu, parunājamies ar dabu, jo tā vienmēr apstiprinās to pareizo, ja, un vienkārši reāli izbaudām. Ja mēs esam tā vērti, ka mēs varam iet tieši savu ceļu, savā versijā, savā jaudā, savā priekā, savā spēkā. Paldies, ka tu esi kopā. Paldies, ka esi šajā koplaukā. Ejam, darbojamies un droši komunicējam. Nav nepareizu vai muļķīgu jautājumu. Jautājums ir jautājums un droši esam šajā ceļā. Dodamies, nu, tad jau tiekamies pirmajā tikšanās reizē.